Tā. Nu ko, mūsu trešā daļa. Pirmajā daļā mēs izvēlējāmies puķpodu mūsu terases augam un viņu nosiltinājām un izdarījām visu, lai viņš mūs nepiesmērētu mūsu terasi. Otrajā daļā mēs iestādījām koku. Mēs ielikām nevienu kūdrā, bet ielikām visādus labumiņus, mikroorganismiņus un mazliet arī organisko vielu. Un trešajā daļā mēs runāsim par to, kā tad daudzgadīgi augi terasēs ir jābaro vai jāpiebaro. Bet vienu lietu, ko mēs obligāto neizdarījām, pēc iestādīšanas obligāti ir jāsalaista. Un jāsalaista ar visparastāko ūdeni. Es gan vienmēr ieteiktu jums pie iestādīšanas pievienot arī regrīneru, vienu teikrot uz 10 litriem un apliet. Tā ir obligātā daļa. Un tagad sāks dārzniecības jautrākā daļa. Ar ko tad visu barot? Šo te mēs visu izlasām, un tad mēs zināsim, ko darīt. Bet patiesība ir pavisam nopietna. Ar koku iestādīšanu puķpodā ir kā ar laulībām. Tas ir tikai sākums. Un te sākās izzināšana. Un mans mīļais dārznieki iesācēji. Vienā šādā pat lekcijā nav iespējams izstāstīt, kā tad šo te konkrēto kociņu barot daudzu gadu garumā. Tas tev būs jāinteresējas. Bet šajā video es izstāstīšu atslēgu jautājums, ko tu vari jautāt un izveidot tādu mazu kā dienas grāmatiņu, kā tev apjautāties katru, pavasari, vasaras vidū un rudenī par savu koku, un tev minerālu mēslojumu tirgotājs vai pārdevējs, kas ir pārdevis tev koku, izstāstīs, ar ko te tev piebarot. Jautājums numur 1. Tad, kad tu nopērc augu, tad noteikti ir jāpainteresējas, vai šis augs jau ir pabarots, un vai šim augam ir nepieciešama šobrīd kāda papildus barošana. Dārzniecībās tev pateiks, jā, viņš ir pabarots, tu vari vienkārši neko nebarot. Ok? Un turklāt mēs esam iestādījuši ļoti labā zēmē, mēs esam izdarījuši visu pareizi. Ja? Un dārzniecībā tev pateiks, kurā brīdī tev nākamā reizītē kaut kas būs jābaro. Bet ja tev nav šāda informācija, tad nu gan ir jāsaprot viena tāda lieta. Ja tas koks, ko tu nopērc agri pavasarī, un tas ir skujkoks, tad viņš var būt gan pabarots, gan nepabarots. Un ja tu ļoti daudz uzliksi minerālu mēslojumus, pēkšņi pabaros vēl klāt, viņš var tikt pārbarots. Bet savukārt, ja tu viņam neiedos pietiekam daudz, tad jau pēc pāris mēnešiem viņam tur viducītī sāks brūnēt un vēl kaut kas darboties. Ja? Tā kā tur būs tāda minēšana, jā vai nē. Ja tu pērc vietā, kur nevar atbildēt šo jautājumu, tad visdrīzāk tā būs tāda neliela laimes spēle. Bet pieņemam, ka ir tas labais gadījums. Tu esi dārzniecībā dabūjis atbildi, ka viņš pavasarī ir pabarots un tev nekas nav jādara. Un tev saka, šis augs ir dabūjis 6 mēnešu barības vielas un tev nekas nav jādara. Tu esi iestādījis, bet tev vēl viena lieta jāzina, ka tad, kad augs nokļūst zemē, augsnē, tur, kur ir ļoti visdabīgs, tad šie procesi ir daudz vienkāršāki. Pat tad, ja tu viņu tur nepabarosi, viņš tur izdzīvos. Bet puķpods ir diezgan stresaina vide. Kāpēc tā ir stresa vide? Jo tajā mēs visu laiku laistam un minerālu vielas izmazgājās no augsnes. Un ja tu viņu laicīgi nepabarosi, tad, kad viņš jau sāks brūnēt, būs jau pa vēlu. Tev šis process jādara ātrāk. Tātad kāds ir secinājums? Pērkot augu, uzzini, kā tad tev būtu tuvākā laikā viņu jāpabaro. Numur 2. Tev ir jāzina, ka pie sava auga, neskatoties to, ka tev būs regulāri jālaista, tev viņu 3 reizes gadā būs jāapkopj pavasaris, vasara un rudens. Pavasarī visiem augiem ir vajadzīgi speciāli barības vielas, kurās ir vairāk slāpekļu saturošie minerālu vielas. Vasaras vidū mums vajag tādu, kur vajag vairāk kāliju vai fosforu. Ja tas ir skujenis, tad tas fosfors nebūs tik nozīmīgs, bet ja tu būsi iestādījis hortenziju, tad būs tev papildus, noteikti būs vajadzīga šī te piebarošana. Tas ir arī vesels stāsts. Un ja tavā īpašumā ir hortenzija puķpodā, tad vienkārši piesakies kādā hortenzija grupā un to, ko visi tur darīs augsnē, dari arī tu. Vai arī skaties mūsu video, ko mēs stāstam, ka es šobrīd to daru puķu dobē, tu to pašu izdari savā puķu kastē un tev būs skaista hortenzija. Bet bez barības vielām viņa vasaras vidū var sākt apvainoties. Un uz rudeni ir arī jāpieiet pie sava kociņa un visdrīzāk būs jāpalīdz ar kādu barības vielu. Tas ir atkarīgs no tā, kā viņš ir
vasaru izciet. Tur arī dažādi ir scenāriji. Rudens mēslojumu visdrīzāk vajadzēs tev uzlikt. It sevišķi, ja tu esi jaunais dārznieks, tad uz rudeni droši vien, ka tev vajadzēs šo te minerālu mēslojumu. Bet atceries vēl vienu lietu, ka rudens mēslojums mēs lietojam vēlu vasaras beigās, un nevis tad, kad jau ir patiešām rudens. Rudenī mēs sākam gatavoties augusta beigās. Tātad par saviem puķpodiem uz terases. Tev ir pavasaris, tas ir maija sākums, jādomā, kāds minerālu mēslojums. Un jāiet un jājautā. Vienkārši jāiet un jājautā. Vasaras vidū uz Jāņiem mēs sveicam ne tikai Jāņus, bet arī savus augus. Un mēs vēlreiz ejam apjautāties uz dārzniecībām, uz minerālu vielu dažādu tirzniecību, profesionāliem veikaliem. Un trešo reizi mēs to darām augusta beigās. Mana pieredze rāda, ka tad, kad man ir vajadzīgs padoms, es arī eju pēc padomu, un es pēc padomu eju uz mūsu pašu Agrimatko tepat Mārupē. Es eju uz Silju, un šad tad ir kāds labs speciālists arī te pašā depo, ja uztrāpamies. Ja, bet tur diezgan mainās cilvēki, un šad tad, tas ir, tiksim tā, ja. Un, protams, arī bioefekts. Bioefekts, kur tur speciālisti ļoti labi strādā un visu jums noteikti izstāstīs. Un ko es vēl tev ieteiktu? Tad, kad tu kādu minerālu mēslojumu lieto, tu noteikti sākumā veido kā tādu mazu dienas grāmatiņu. Pieraksti. Pieraksti ne tikai nosaukumu, bet pieraksti vēl arī šīs galvenās lietas, kas ir rakstīts uz minerālu mēslojumu. Un tas ir NPK, un visu šo te faktiski tu nospicpočē. Tu nofotografē nevienu nosaukumu, bet arī viņa sastāvu. Kas tas ir? Cik daudz tur ir? Kādas proporcijas? Un ar šādu jau bildīti, tu aizejot uz veikalu, profesionālu veikalu, tev noteikti palīdzēs to saprast, kas tad varētu pietrūkt tavam augam šobrīd. Ja mēs tagad atgriežamies atpakaļ pie mūsu iestādītā auga, iziesim pavisam ļoti konkrētu piemēru. Mūsu iestādītais augs ir kadiķis, un mēs viņu iestādījām kad? Mēs iestādījām augusta sākumā. Augusta sākumā tā nav ne pavasars, ne vasaras vidus, bet vairāk tuvāk ziemai. Un līdz ar to pārbarošana varētu būt diezgan bēdīgs pasākums. Tāpēc no šī te viedokļa ir tā. Es zinu, ka šis koks ir pietiekami pabarots un viņš ir iestādīts ļoti pareizā augsnē. Un patiesībā tas arī būtu pilnīgi pietiekami viņam vairs neko nedarīt līdz pat pavasarim. Tāds viņš varētu arī uz jūsu terases stāvēt. Ne tur man būtu viņa es nezinu, kaut kas jādara papildus, jo viņš faktiski ir saņēmis jau visu. Gan dārzniecībā, gan arī tavā puķpodā. Ja tā ir hortenzija, tad jau pat stādīšana mazliet drusku atšķirsies. Ja tev interesē, kādu es ieteiktu tev sastāvu augsnei hortenzijai, tad uzraksti komentārā. Tad mēs noteikti izveidosim kādu atsevišķu video un iestādīsim hortenziju puķpodā. Tā būs mazliet sarežģītāk. Kāpēc sarežģītāk? Jo viņai jāpalīdz ziedēt. Ar skujeni mazliet vieglāk. Lūk, un tad pienāks mūsu pirmais pavasaris. Pirmais pavasaris, kurā mēs pavērsim vaļā mulčējumu, mūsu keramzītu, mazliet uzdrošināsim augsnīti, un es ļoti, ļoti vieglā kārtiņā uzlikšu ļoti kvalitatīvu kompostu. Ja komposts nebūs, tad es uzlikšu visdrīzāk ļoti satrunējušus kūtsmēslus. Jā, arī kadiķītim tas der. Ļoti, ļoti maz lietiņu. Un palīdzēšu mazliet ar kādu skujeņiem domāto mēslojumu, bet droši vien visvairāk es izmantošu kādu dabīgo no Green OK līdzekļiem. Bet tas būs tikai maija sākumā. Maijas paies, vasaras vidū, es droši vien piepalīdzēšu atkal kādu no ļoti viegliem skujeņu mēslojumiem, bet no dabīgajiem. Kāpēc atkal saku dabīgie? Ne tāpēc, ka es esmu ļoti, ļoti ekoloģiski, bet skujenim, ja viņam ir vairāk par 10 gadiem, viņam ļoti nepatīk, ka viņus pārmēslo ar daudz visādām te lietiņām. Ja tas būtu mazs skujenīts, es viņu varētu pabarot vairāk. Un noteikti visās reizītēs, ka es pie viņu 3 reizes pieiet gadā, pavasars, vasara un rudens, es noteikti ierušināšu šo te bioefekta skujiņiem domāto, tas ir rakstīts skujiņu mēslojums, bet patiesībā tās ir tās labās cēnītes. Un šīs te labais mikroorganisms, viņš kopā ar kūtsmēsliem un mazliet skujiņu mēslojumu kādu, viņš ļoti, ļoti labi sev uzvedīsies.
Nu, un visā šīs reizītēs es noteikti 3 reizes gadā arī uzliešu regrīneri pie visām šīm te darbībām, teikarot uz 10 litriem, lai visi šie mikroorganismi, kas tur ir, ātrāk sāktu sadzīvot un darbotos. Augsnē tas nav tā jādara, tur ir drusku vieglāk, bet atceramies, ka puķpods ir noslēgta vide, kurā neveidojas dabīgi šie te visi procesi, kāds notiek augsnē. Tur ir jāmāk, tas ir kā dārzniecībā. Iedomājieties, viens puķpods, cik sarežģīti, un dārzniecībā jātiek ar tūkstošiem galā. Un jāsaka tā, arī mums ir ļoti bieži kļūdas, un tiklīdz es pie auga pieeju 2-3 nedēļas pa vēlu, es pēc tam to redzu kā jau sekas. Un kad ir sekas, jau ir grūtāk izārstēt un dabūt viņu izskatu atpakaļ. Tāpēc, mīļie draugi, atceramies, pavasaris, maija sākums, Jāņi un augusta beigas. Domājam, ko un interesējamies, ko tai laikā tieši manam konkrētam augam vajadzētu vēl papildus. Tāds ir mans vēstījums šajā video.